es esmu dzirdējis 2 sprādzienus. Otrais sprādziens bija apmēram 4:15 no rīta. Un tas jau bija, man liekas, kaut kur te. Laikam jau, jo bija daudz tuvāk un sadarbēja stikli, viss. Es atkal izgāju uz balkonu un tad jau sadzirdēju, kā iznīcinātais lido kaut kur. Es paskatījos debesīs, esmu dzirdējis, ka viņš ir tuvāk un virs savas mājas es viņu saskatīju. Es varu jums aizsūtīt to linku, jo es jūsu kolēģiem esmu linku. Jā. Sāka braukt pēcdienesti. Jūtamies apdraudēti cilvēki, jo es esmu sarakstījies, sazvanījies ar cilvēkiem, draugiem, paziņām. Daži ir ļoti dusmīgi, daži baidījās, tur lasīja čemodānus, pat jau domāja braukt prom. Tādas situācijas. Jā. Nav tas labi. Man ir bērns ar īpašām vajadzībām, jau pieaudzis cilvēks, un mēs nekur nevaram aizbraukt ne ar drošības somām, ne bez drošības somām. Mums turpat vien būs arī jāpaliek tajās 4 sienās vai mājiņā savā, bet neko nevar zināt, kas var notikt, kas nevar notikt, no kurienes kāds var parādīties vai braukt. Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi. Troksnis bija, viss. Bailes bija skatīties pa logu. Ko mēs varam izdarīt? Jā, tālāk, ja nelaiž no šejienes, visu, ko tu redzi, tas arī ir.